Es no sākuma jau zināju, ka es būšu skolotāja. Man jau 12 gados bija pirmais skolnieks. Kalpot mūzikai, tā ir milzīga lieta. Milzīga lieta. Tas ir tā kā aicinājums tāds. Dzīves aicinājums. Citu es nevaru iedomāties. Viņa ir ļoti jauka. Viņa ļoti labi pastāsta, izskaidro. Viņa prasa vairāk nekā citas skolotājas, bet labā veidā. Tas liek man vairāk mācīties, tas arī ļoti mani motivē, pilnveidot sevi un kļūt labākai. Skolotāja Dagmara Ciasberē arī dzied mums līdzi, lai labāk saprastu, kā jāspēlē. Viņa iemīl to instrumentu, un tas sev ir ļoti svarīga lieta. Tas ir pat svarīgāk nekā tehniski apgūt kaut kādas tur iemaņas, tur, teiksim, štrīhus tur un frāzēm un tā tālāk. Un tad, kad tas bērns jūt, ka viņš ir laimīgs šī jomā, tad viņš sāk strādāt. Un pats skrien un raujās uz stundām. Un nav bijuši tādi gadījumi, kad basto stundas, taisno otrādi, viens pēc otra. Justīnīt, ļoti labi tu sāc pasāžu spēlēt, klusāk drusku, lai aiziet līdz augšējai skaņai. Tad, kad tev nāk, teiksim, tā blakus partija, to var drusku smalkāk. Šitā viņa, lai viņa te... Skolotāja Dagmāru es varētu raksturot kā cilvēku, kurš ļoti labi atrod valodu ar saviem audzēkņiem. Viņa vienmēr ir bijusi ļoti mierīga, saprotoša, un viņu mācīja rast mīlestību pret mūziku un iedvesmot savus audzēkņus. Stundas bieži vien bija arī mājās pie viņas, jo, piemēram, svētku dienās vai brīvdienās, kad skola bija cieta, tad vienkārši viņa pie sevis sauc un strādāja mājās, stundas bija. Tas nozīmē, kad viņa strādāja ārpus laika jau, nerēķinot tās konkrētās stundas, kas būtu jānostrādā, vienkārši strādāja daudz ilgāk, daudz vairāk. Viņa bija tas cilvēks, kas atvēra man acis, ausis vai sirdi uz to, kas vispār ir mūzikas jēga un kāpēc mēs tos instrumentus mācāmies spēlēt. Patiesībā šī mīlestība, ko man palīdzēja atrast skolotāja Ciasberē pret violas spēli un tā interese pret tām grūtībām, kas ir jāpārvar, tas arī ir tas galvenais iemesls, kādēļ es kļuvu par profesionālu violnieku. Man taisni patīk redzēt to progresu no maza bērna, kā viņš sākuma etapā, kā viņš velk to lociņu, kā viņš pēc tam veidojās. Un tad viņš arī ir priecīgs. Viņš ir priecīgs, viņš jau saprot, ka viņš ir progresējis un tā. Mēs nekad nepaceļam balsi, nekad, jo ar to neko nevar panākt. Tad jau bija daudz labāk, ja? Tātad visu izklausīt, visu tās 16 reizes, tā izklausīt līdz galam. Un visus atrisinājumus, tā kā redziet, ja viņi iegūst tādu labu pamatu, tā es vienkārši ievēroju jau sākuma etapā, tad tālāk viņi veidojas par māksliniekiem, jo viņi nevar iztikt bez tā. Viņiem jau tas ir asinīs. Viņi grib tālāk virzieties. Ļoti lepojos ar tiem audzēkņiem, kas tālāk nes estafeti un tas, kas tālāk arī nodarbojas ar pedagoģiju. Jo tas ir ļoti svarīga lieta. Es esmu ļoti laimīgs cilvēks. Jo, redziet, ja var īstenot savu sapni un tādā brīnišķīgā skolā, kā Jāzepa Mediņa pirmā mūzikas skola, ar tik brīnišķīgu administrāciju,
ar to atmosfēru, kādā mēs atrodamies, tas arī veido tos bērnus. Jo viņi saprot, ka viņi nāk te un viņi ir laimīgi, viņi ir priecīgi. Viņi skrien uz skolu. Skrien no tramvaja pa galvu, pa kaklu. Raujās jau tagad pa durvīm iekšā. Es gribētu skolotāji novēlēt ilgus gadus, pirmkārt strādājot. Es novēlu, lai katram skolniekam, viņas audzēkņim veicas, un viņa pēc tam uz to skatās ar lielu lepnumu. Vienmēr smaidīt, skatīties uz dzīvi pozitīvi un, protams, arī to izbaudīt. Un turpināt darīt to, ko viņa mīl. Un izbaudīt laiku ar saviem tuvajiem. Un darīt visu, kas viņai patīk. Turpināt vēl daudzus gadus darīt to, kas viņai patīk. Mācīt violi spēlēt saviem mīļajiem audzēkņiem, kas viņa man teica dažas dienas atpakaļ ir tikpat kā viņas bērni.